Labdien, darbie skatītāji! Esiet sveicināti visi, kuri mūs vēro tiešraidē, Mana vide Facebook lapā, vai arī pēc tam ierakstā. Mēs jūs visus sveicam šeit no Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kameras telpām. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un turpmāko stundu mēs nodosimies pavisam interesantai diskusijai. Aicinu jūs visus pavadīt to kopā ar mums Izglītības, kultūras un inovatīvā projekta asociācijas projekta Mana māja, mana vide diskusijā par apkures iekārtām un gaisa piesārņojumu. Manuprāt, ļoti laba diena, kad par to runāt. Ārā mīnus grādiem esot pilnā spēlgonī, apkures sistēmas darbojās, un par to mēs arī sīkāk parunāsim. Kā tas, ko mēs kurinām, tas, ko mēs dedzinām, ietekmē apkārtējo vidi un beigās ietekmē jūs, jo man arī pašam bija interesanti gatavoties šai diskusijai, lasīt un uzzināt, ka lai gan arī koksnes biomasa, tā vienkārši valda runājot, granulas, briketes, ir atjaunojamais energoresurss, un tas tiek uzskatīts par CO2 neitrālu kurināmo, tātad negatīvi neietekmē klimata pārmaiņas. Tā dedzināšanas rezultātā tomēr rodās dažādi gaisa piesārņotāji, kas, piemēram, kā smalkās daļiņas, benzapirēns, kas beigās palielina gaisa piesārņojumu. Piesārņojums Kāda tam ietekme, piesārņojums gaisā, tātad kaut kādā brīdī tas nonāk arī pie mums, nonāk arī mūsu elpošanas sistēmās, un rezultātā tas var veicināt elpošanas orgānu, sirds asinsvadu slimības. Par tām gan šodien mēs tik sīki nerunāsim, šodien vairāk par kopēju ietekmi uz vidi, bet tā ķēdīte, manuprāt, ir diezgan skaidra. Un nevelti pieminēju šodien un apkures sistēmu aktīvo darbību, jo saskaņā ar vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas datiem tieši apkures periodā ir lielākās benzpirēnu un šo smalko daļiņu koncentrācija nekā visā pārējā periodā, kad apkure nav aktīva apkures sezona, līdz ar to tas norāda uz šīs sezonas tiešām lielo lomu šajā jautājumā. Līdz ar to, lai labāk izprastu šo tēmu un saprastu, ko darīt, mēs nākam pie jums ar diskusiju ciklu. Šī ir pirmā no diskusiju cikla visiem pasākumiem, un šī visa diskusiju cikla kopējais mērķis ir izglītot par pareizu un efektīvu apkures iekārtu lietošanu. Beigās vēlams arī mainīt tos paradumus, kas ir jāmaina, kurinot vai izvēloties jaunas apkures iekārtas, ieviešot labāku kurināšanas praksi. Beigās tas ļaus gan samazināt gaisa piesārņojumu, gan arī palīdzēs kopumā, skatoties uz tiem lielajiem mērķiem Latvijai sasniegt tos emisiju līmeņus, ko nosaka Eiropas Savienība. Un šī diskusija cikla ietverā uzzināsiet, ko videi un cilvēka veselībai nodara tieši novecojošas koksnes biomasas apkures iekārtas, tā skaitā arī ogļu apkures iekārtas, kuras Latvijā ir aizliegtas. Un šo visu informatīvo kampaņu un aktivitātes realizējam ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Paldies katrā ziņā par to. Es ceru, ka arī jūs, skatītāji, iesaistīsieties šodienas pasākumā, izmantojot komentāru sadaļu, kas visticamāk ir kaut kur šeit apakšā zem šī video kadra. Droši rakstiet savus komentārus, rakstiet savus jautājumus, un ar kolēģu palīdzību tie nonāks arī šeit pie manis priekšā, un kādā brīdī ieskatīšos arī jūsu jautājumos. Tā kā ar prieku gaidīsim jūsu jautājumus par to vides ietekmi, par biomasas kurināšanu. Pieminēju dalībniekus, un ļaujiet man iepazīstināt ar viņiem. Uzreiz no manis pa kreisi ir kolēģis no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos, Andris Ķeniņš. Andris, sveiks! Sveiki! Priecājos, ka pievienojies mums īstais cilvēks, lai par šo tēmu runātu. Par tām daļiņām un to gaisa piesārņojumu runājot tālāk, īstais cilvēks, kurš cerams ieviesīs mums kādu skaidrību un arī balstīs atbildes arī dažādos datos, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu kontrolas un metodiku nodaļas vides speciāliste Aleksandra Kanišķeva. Aleksandra, sveiki! Paldies, ka arī esi mums pievienojusies. Tālāk no Rīgas Tehniskās universitātes Energotehnikas un vides zinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētais profesors un vadošais pētnieks Edgars Vīgants. Edgars, sveiki! Un visbeidzot, mums no Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs ir pievienojies Valdis Ratniks. Valdis, sveicināti! Droši ņemam mikrofonus rokā, lai arī cilvēki dzird mūsu labdien, sveiki un visu pārējo, ko mēs šodien stāstīsim. Andri,
tu esi man tuvāk šodien, līdz ar to es varbūt to diskusijas sākumu un ievadu daļu vairāk gribu akcentēt uz tevi. Ievadā es centos ieskicēt to problēmas aktualitāti. Es nezinu, cik man labi sanāca, bet varbūt kopumā par šo problemātiku un par šo izvēlēto kampaņas pieeju un ko mēs vēlamies izmainīt. Nu, droši vien ir, ja tā kā šī ir pirmā diskusija, un ir aizsākums šim te, tā kā ceļam uz kaut kādu domāšanas un attieksmes maiņu, tad droši vien ir jāiezīmē tas kaut kāds globālais tas stāsts. Un ir jāsaprot, vai jāapzinās, ka tā visa vide, daba ir tāds vienota ekosistēma, kur mēs visi esam tās sastāvdaļa, un jo labāka būs šī veselīgāka vide, jo tā teikt, tie labumi varbūt nebūs redzami tā kā šodien, te un tagad tūlīt, bet tas tāds ilgtermiņa process. Tad attiecībā par gaisa piesārņojumu ir tā, ka te ir ļoti daudz tās šķautnes un aspekti, jo tas ir saistīts ar rūpniecisko darbību, tas ir saistīts ar transportu, tas ir saistīts ar lauksaimniecību, bet arī liels un būtisks aspekts gaisa, tā teikt, tīrībā, kvalitātē ir arī šiem te kurināmajiem apkuras sistēmām, dažādām. Un šis aspekts, ko mēs šobrīd tā kā sāksim sarunu, faktiski ir tas aspekts, pie kura savu artavu var dot katrs iedzīvotājs, kurš pieņem lēmumu par to, kādu apkuras veidu izvēlēties, kā to konkrēti darīt, un katram ir iespēja, tā teikt, pielikt savu roku tam, lai tā kopējā ekosistēma būtu kvalitatīvāka un tīrāka. Jo ir jāapzinās, ka tās mazās daļiņas, kuras mēs neredzam, tāpēc varbūt arī viņas liekas tik, kā lai saka, neaizsniedzamas un tik varbūt maz ietekmējams, it sevišķi blīvi apdzīvotās vietās. Un it sevišķi, kā jau tu minēji, šobrīd ziemas periodā, kad mēs kurinam, kas patiesībā ir diezgan garš, no oktobra līdz martam, aprīlim, kā kuru gadu, šis ir tas periods, kad tā gaisa kvalitāte tiek ļoti būtiski ietekmēta tieši no mājsaimniecību izvēlētās apkuras veidu. Un attiecīgi mūsu, kā lai saka, ne tikai organisms, bet arī daba apkārt ļoti ietekmējās no šīm neredzamajām daļiņām. Un tāpēc mēs šobrīd mēģinām uzsākt šo diskusiju, lai ieraudzītu, ka viņas nav nemaz tik neredzamas, ka tā ietekme ir pietiekami liela. Un mēģinām radīt šo, kā lai saka, izpratnes maiņu, ka patiesībā tas jau nav stāsts, ka tur kādam ministrijā vai kādam tur kaut kur citur ir vajadzīgi kaut kādi tur cipari samazināt vēl kaut ko. Šis ir stāsts par katru no mums, par mūsu dzīves kvalitāti, par mūsu, es pat teiktu, dzīves ilgumu un arī šī visā ilguma procesā par šī kvalitātes kaut kādu noturēšanu. Jo es tagad neesmu veselības, tā teikt, nozares speciālists un nepateikšu to statistiku precīzi, bet tas apjoms vai to nāves gadījumu vai saslimstību apjoms, kas tiek ietekmēts no šīm neredzamajām, it kā neredzamajām, fiziski neredzamajām daļiņām, ir ļoti, ļoti liels. Un tad līdz ar to tas kopējais aicinājums ir ieklausīties un pārvērtēt savas rīcības un meklēt tos ceļus, kā mēs katrs varam pa bišķiņam tuvināties tam, lai tad tā gaisa kvalitāte it sevišķi apdzīvotajās, blīvi apdzīvotajās vietās būtu tīrāka un labāka. Edgar, kā jums šķiet, cik nopietni ir šī problēma? Mēs to aktualizējam, mēs to minam, ikdienā mēs ejot pa ielu nedomājam, kādas daļiņas man te ir apkārt, vai gaisa ir svaigs vai nav svaigs. Cik nopietna problēma tā ir? Acīm redzot, tā problēma ir nopietna blīvi apdzīvotās vietās. Lauku viensētās mēs īpaši to nejūtam, kaut gan tā ietekme varbūt arī ir pietiekami liela uz tiem, kas dzīvo šajā viensētā, ja šīs apkuras sistēmas tiek neadekvāti lietotas, vai arī kurināmais neadekvāts tiek lietots. Ja runājam par blīvi apdzīvotām vietām, tad, protams, šeit šī koncentrācija vai fona koncentrācija, piesārņojumi
ir atkarīga no sezonas, no klimatiskajiem konkrētiem apstākļiem, no vēja, no temperatūras. No mana viedokļa es teiktu, ka būtu jānošķir, teiksim, situācija lauku viensētā ģimenes mājā, kur šie apkures, teiksim, risinājumi varētu būt krietni atšķirīgi nekā blīvi apdzīvotās pilsētas teritorijās un dzīvotnēs. Tur būtu jābūt dažādiem risinājumiem. Un teiksim, tā ievadā tā no konteksta varēja saprast, ka tā būtība būtu, ka mums būtu jāmeklē ceļi, kā pāriet no vecām apkuras iekārtām uz modernām. Tad es šeit gribētu pielikt klāt, ka tieši blīvi apdzīvotās vietās parasti mums ir pieejama centralizētā siltumapgāde. Protams, ne visur viņa arī pilsētās ir pieejama, bet tur, kur viņa ir pieejama, tas būtu ne tikai vidēji labākais risinājums, bet arī centralizētā siltumapgāde mūsdienās jau var dot augstākus komforta līmeni tieši patērētājiem. Ka nav jārūpējās par malku, par granulām, par kurināšanu, par tīrīšanu no pelniem. Tu pieslēdzies un centralizētā siltumapgāde patiesībā var sniegt līdzīgu komfortu kā dabas gāzes sistēmas. Un tas būtu, manuprāt, nopietnas akcents, ko vajadzētu nākotnē arī, kam vajadzētu nākotnē piešķirt lielāku vērtību. Tieši centralizētā apkura. Valdi izklausās, ka laukos problēma nav viss uzsvars uz pilsētām, kur gan lielāka pilsēta kā Rīga, un šeit enerģētikas aģentūra arī noteikti strādā pie šiem jautājumiem. Kā tas izskatās Rīgas kontekstā? Tas ir fakts, un Eiropas Savienības gaisa monitoringa uzskaitē Latvijā ir 3 pilsētas, kurās ir slikta gaisa kvalitāte, vai vismaz kaut kādos laika periodos, kad šie klimatiskie apstākļi ir līdzīgi, manuprāt, tā kā šodien, kad ir bezvēja laiks, kad ir pietiekoši augsta gaisa precīzāk sakot, zema gaisa temperatūra, kad tiek stipri kurināts, un pie tām tad ir intensīva autosatiksme, tad šī gaisa kvalitāte, arī domāju, šeit Valdemāra ielā ir slikta, tāpēc, ka šīs daļiņas neaiziet nekur projām, vējš viņas neaizpūš, gaisā pacelties viņas īsti nevar, tāpēc viņas ir šeit uz vietas un tiek fiksēta slikta gaisa kvalitāte arī Rīgas mērīšanas stacijās, un Rīga, Latvijā tādas ir 3 pilsētas, tā ir Rīga, Rēzekne un Liepāja, kur šie gaisa kvalitātes rādītāji ir slikti, un tāpēc mums ir jārīkojas. Aleksandrs, ceru, ka Valdis nenozaga visu sakāmo. Ko rāda dati, ko rāda šīs stacijas? Varbūt ir kāds dziļāks ieskats tajā visā stāstā. Pirmais, ko es gribu pateikt, ka piesārņojums vienmēr ir problēma visur, ne tikai pilsētās. Tāpēc ir to jāatceras. Mūsu bāzes līmenī Latvijā piesārņojumu veido pārrobežu piesārņojums. Tas ir tas, kas pie mums atnāk no Centrāla Eiropas, un tas, ko mēs klāt jau saražojam, tas veido to kopējo līmeni. Tāpēc mums vienmēr jāsaprot, ka pat laukos, pat lauku sētā piesārņojums vienmēr būs. Un saistībā ar gaisa kvalitāti kopumā Latvijā viņa nav tik slikta. Viņa ir daudz labāka nekā Centrāla Eiropā, bet viņa ir ne tādā līmenī kā kaut kur Ziemeļvalstīs. Bet kopumā situācija nav traģiska, teiksim tā. Bet, jā, ir vairākas epizodes gadā, kuras mēs reģistrējam, kas ir saistītas tieši ar apkuras iekārtu darbināšanu, kad veidojas meteoroloģiskie apstākļi, kas kavē piesārņojuma izkliedi. Un, ziemā lielākoties tas ir tas, kas nosaka gaisa kvalitātes pasliktināšanos. Ir iespējams kaut kā šajās stacijās, kur mēra arī noteikti šis piesārņojums nāk no apkuras, šis no auto. Cik liela proporcija vispār ir? Kādi ir tie kopējie piesārņotāji un cik liela loma no tiem spēlē tieši šodienas tēmā pieminētās apkuras sistēmas? Apkuras sistēmas
Ir galvenais tas noteicošais, kas nosaka PM2,5 daļiņu koncentrāciju. Tātad tās smalkās? Tās ir smalkās daļiņas, un ir arī tādas ultrasmalkās daļiņas. Mēs tagad tās nemēram, bet jaunā direktīvā mums vajadzēs to darīt. Tās ir arī galvenais to avots ir apkuras sistēmas. Tas ir 2,5, tie ir mazāk par 2,5 mikroni. Ļoti smalkas daļiņas nonāk dziļi audos, nonāk dziļās asinsvitē. Bet ir vēl ultrasmalkās, kuras ir mazāk kā 0,1 mikrons. Un tās jau ir diezgan grūti no tām izvairīties. Jā, un iedarbojas uz veselību diezgan slikti. Ko tās ultrasmalkās arī no apkuras sistēmām rodās? No apkuras sistēmām. Arī tā skaitā. Kur rāda varbūt kaut kādi tādi vēsturiskie dati, tāds kaut kāds kopskats arī veidojās, paliek labāk, paliek sliktāk, jo mēs vairāk par to domājam, vairāk par to runājam, gribētos ticēt, ka paliek labāk, vai ne? Bet vai tā ir? Ja mēs paņemsim lielu laiku nogriezni, protams, ka gaisa kvalitāte kļūst labāka. Katru gadu viņa kļūst labāka. Bet tas nenozīmē, ka ir kaut kāds līmenis, pie kura mēs varam apstāties un pateikt, ir ok. Jo arī pagājušajā gadā Pasaules veselības organizācija ir pārskatījusi savus ieteikumus tam, kādiem jābūt normatīviem, kādām jābūt robežvērtībām. Un viņas ir krietni zemākas par tām, kuras ir direktīvās, kuras ir vietējā likumdošanā. Tātad mēs neesam vēl pie tā līmeņa, pie kura mēs varam pateikt, ar šo piesārņojuma līmeni viss ar mums būs kārtībā. Tāpēc, ir vēl kur tiekties. Jā, kā mēs to piesārņojumu ikdienā izjūtam? Ja man šķiet, ka ir būtiski skatītājiem kaut kā saprotam nodot, jo smalkās, ultrasmalkās, viss kaut kas mums apkārt ir, vai ne? Kas reāli ir tas, kā mēs to ikdienā pamanām? Es sadzirdēju tās melnie kvēpi, vai ne? Tas gan jau kaut kur bērnībā es arī dzīvoju netālu no viena liela skursteņa, un tad bija tā, ka ziemā gāja pikoties ar tādu melnu sniegu kaut kur. Tas ir tas, kur mēs pamanām. Ir vēl kaut kādas izpausmes, droši. Uzvalkot baltu kreklu, ir dažādās vietās, tu vari noteiktu dienu skaitu nostaigāt ar to balto kreklu, lai krāciņa nepaliek melna. Un to es kaut kad pamanīju komandējumā, aizbraucot, es vairs neatceros kur, kad man nācās ar vienu kreklu izdzīvot vairākas dienas, un viņš nepalika melns, un tad es aizdomājos par to, ka, kur tā atšķirība? Vai ne? Kāpēc? Labs piemērs. Krekla metode. Ļoti labi. Tagad, otrs piemērs ir, ja jūs dzīvojat centrā vai vietās, kur ir augsts piesārņojuma līmenis, logi. Jums biežāk būs jāmazgā logi. Tad tāpēc man Purvciemā dzīvojot uz tām loga ailēm, tur, kur tīpaši gaisa pūš daudz caur, tur tādi melni. Varētu būt, bet es dzīvoju centrā un man logus jāmazgā diezgan bieži. Aha, labi. To var sajust. Un arī tie, kas pa centru dzīvojas, staigā piesārņojuma epizodēs, nenormāli grūti ir iet kaut kur pa Čaka ielu, pa Lāčplēša ielu. Gaiss ir tāds, ka it kā viņā nav skābekļa vispār. Un arī ir cilvēki jutīgi, kuriem asaro acis no slāpekļa dioksīda. Tas ir viena no tādām pirmām ietekmēm, ko tas piesārņojums. Tur jau ir tā liela atšķirība, ka tu kaut vai iekāp vilcienā Rīgā un aizbrauc, kaut vai Stukumu vai Ķemeriem, tu izkāp ārā. Tā pirmā sajūta ir, tu ievelc to gaisu un tā, kāds bagātīgs gaiss. Un to pilsētā piedzīvot laikam ir grūti, vai ne? Tā laikam var būt vēl viena tāda saprotama izpausme tam, par ko mēs šodien runājam, vai ne? Es atceros no bērnības, kad es varbūt pavasarī dzīvoju vairāk laukos, tad, kad atbraucu uz Rīgu, pat slikta duša palika. Reāli, nesapratu, kāpēc. Tā ietekme tomēr ir liela. Bet jūs minējāt tos melnos dūmus, kas nāk pa skursteņiem ārā.
Un šeit nebūtu pareizi uzskatīt, ka tie dūmi pamatā ir cietās daļiņas. Dūmi nozīmē, ka ir nepilnīgs sadegšanas process, un tur vēl ir daudz citas kaitīgas vielas, kas var būt organismam vēl kaitīgākas nekā cietās daļiņas, kuru ietekme vairāk ir ilgtermiņā. Bet ir vēl kancerogēnās vielas, kas rodas nepilnīgi sadegot kurināmajam, kas ir vēl kaitīgākas arī īstermiņā un mazākās dozās. Jā, tas iezīmē to aspektu, ka mums ne tikai ir jādomā par kaut kādu katlu nomaiņu un kaut kādiem citiem apkurss veidiem, bet arī par to, ko mēs lietojam, kā mēs lietojam. Mēs to lietojam pareizi. Vai ir pareizā sadegšanas temperatūra, vai tur malka, piemēram, ir pareizā mitrumā, vai vilkme ir pareizi, vai skursteņi ir tīrīti un attiecīgi. Tie visi ir kaut kādi šie blakus efekti, kas varbūt pat tiešām bez lieliem kaut kādiem kapitāla ieguldījumiem, mainot sistēmu, cilvēki var mainot vai pieskatot šīs lietas, var ietekmēt šo gaisa kvalitāti un šo sadegšanas procesu. Mēs diskusiju gaidot, redzējām, ka šajā attēlā, kas bija pirms diskusijas, mēs redzējām tādas smukas, malkas pagales. Pieskaramies šim aspektam. Kas ir tie kurināmie veidi, no kuriem tad rodās minētās smalkās daļiņas un vispārēji kaitīgās vielas? Tā ir tā malka, kas bija attēlā, tās ir tās granulas, kuras mēs baram, tās ir tās briketes. Ieviešam skaidrību par šo, lai cilvēki nesatraucās par pilnīgi visu, ko viņi dedzina. Vai ir vērts satraukties par visu? Kā ir? Kā mēs varam sagradiēt varbūt tos populārākos kurināmo veidus? Es domāju, ka cietās daļiņas pamatā nosaka kurināmā veids vai tas izejmateriāls. Un ja tā ir koksnes biomasa, tad liela cieto daļiņu, teiksim, tai izmešu apjomā liela atšķirība nebūs, vai kurinam malku, granulas vai briketes. Tur varētu būt drīzāk lielāka atšķirība tīri tais pārējos kaitīgo izmešu sastāvā atšķirībā no kurināmā. Jo, teiksim, granulas sadedzināt ir vieglāk automatizēt un panākt pilnīgāku sadegšanu. Kurinot ar malku, tā problēma ir, ka mums tas process gandrīz vienmēr ir ciklisks. Mēs nevaram, teiksim, tā kā granulas tur nepārtraukti piebērt pa maisiņam, un viņš, teiksim, katls nepārtraukti darbojās. Un visvairāk izmeši rodas tieši iekurināšanas procesā. Ja brīdī, ka to malku ņemat, vai ne? Krāsni vai katlu ar malku, teiksim, kur ir tas cikliskais process. Visvairāk izmeši ir tad, kad viņš sāk kurēties, katls ir augsts, notiek nepilnīga sadegšana, un tajā brīdī ir simtiem reiz vairāk izmešu nekā tad, ja katls strādā ar pilnu jaudu, ar augstu temperatūru, ir laba vilkme un viss, teiksim, ir pareizi ierīkots, un ļoti būtiski, lai būtu sausa malka, lai būtu savs kurināmais. Tas klasiskais ir, ka viņai būtu jābūt 2 gadus dabīgi žāvētai. Tad ir milzīga atšķirība nekā, ja mēs kurinām slapju malku, un tas ir, es no savas pieredzes varu teikt, es pats arī esmu grēkojis, jo nav vienmēr viegli tos 2 gadus uz priekšu padomāt dažādu virkni apstākļu dēļ. Un es pats esmu pārliecinājies, cik milzīga starpība ir, ja tu kurini mitru malku kaut kad nesen iegādātu, vai tu kurini tiešām kvalitatīvu sausu kurināmo, ir arī tā atdeve ir vairāk kā 2 reizes lielāka, un tas malkas patēriņš ir 2 reizes mazāks, un tā arī beigās, lai arī tā sausā malka varbūt izmaksā dārgāk, un tas viss par to padomāt, bet beigu rezultātā arī tā ekonomiskā atdeve ir lielāka, jo tas siltums un enerģija, ko mēs iegūstam, ir lielāks. Es gatavoties šai diskusijai lasīju par tiem dažādām lietām, ko kurinu. Malka tad vēl ir labi, ir naudiņa, tu nopērc malku, bet apzinoties tos apstākļus, kādi ir šobrīd, cilvēki mēģina ekonomēt, un bieži vien jau dedzina visu kaut ko, tur ekonomējot uz malku, nezinu, tur vecs krēsls sazāģē, ja, pa maziem gabaliņiem, tur vēl kaut ko. Kāda ietekme ir, piemēram, šādu it kā koku materiālu dedzināšanai, bet kas nav īsti malka, kas ir kāda mēbele, kāda pārpalikuma, vēl kaut kas, cilvēki tā dara, vai ne? Jā, protams, cilvēki to dara un dara diezgan daudz. Tas ir vecas paletes, kaut kādas vecas mēbeles, viss, kas atkritumi, viss, kas ir papīrs un viss, ko var nodzināt, kāpēc neielikt tur?
Kamēr mājokļi nesmird pēc plasmas, tikmēr labi. Deg, jā. Un viss tas ir lakots, viss tas ir ar kaut kādām krāsām, viss ir ar kaut kādām, ja tas ir DSP, tās ir līmes, un kad viss tas deg, tad izdalās ļoti daudz tieši tās kancerogēnās vielas, tieši tās kaitīgākās vielas, ir arī virkne visādu noturīgo organisko piesārņotāju, un jā, šo es nezinu, kā to iestāstīt pat savējiem, ka to nedrīkst darīt. Jo centrā dzīvojot, tie paradumi, viņi ir ļoti, ļoti dziļi cilvēkiem. Taču pavisam viegli aptver un iemet. Protams. Viskastē nest, vai ne? Vienkārši satricināt, neviens neredzēs, neizsakos līdzi. Kā mums ir, mēs izdalījām tās Rīgas un tās viensētas valdi, kā ir Rīgā skatoties uz tiem kurināmo veidiem? Ir kaut kāda statistika, kaut kāda apkopojumi? Es pieļauju, ka mēs nerunājam par ēkām, protams, kur ir centrāla apkūra, tur ir tas labais variants, bet vietās, kur dedzina ar kurināmo sildās. Ir kaut kāda statistika par to? Rīga jau kopš 2008. gada mēģina šo problēmu risināt tādā veidā, kad Rīgā ir izdoti noteikumi, kur un kādu kurināmo tu drīksti izmantot. Tiek mēģināts aizliegt to pašu dabasgāzi, to pašu malkas krāšņu, jaunu iekārtošanu, ierīkošanu. Un visi jaunie pieteikumi par maiņu, par jaunu izbūvi iet caur Rīgas domas speciālo komisiju. Komisija lem atļaut vai neatļaut, un tādā veidā tiek jau Rīgā regulēts. Pagājušajā gadā šie noteikumi tika piesārņo Rīgu. Tur ir, protams, jāskatās ar tām konkrētajām daļiņām, par kurām mēs runājam, bet divas lielās kategorijas tās ir tās privātās krāsnes un autotransports. Krāsnes un autotransports. Mums kādreiz tieši ienācis, paldies par Facebook komentāru. Jautājums ir par Latviju. Cik daudz malkas krāsnes ir Latvijā? Ir tāda statistika. Ir kaut kur jāreģistrē, jāuzskaita, vai mēs nezinām. Katrs tik pērk un krāmē savu krāsni. Es domāju, ka tādas statistikas nav, tāpēc kā arī Rīgā šādas statistikas nav. Un Rīga tagad ir pieķērusies pie tā, ka mēs taisīsim tā saucamo katlu reģistru, kur mēs katrā ēkā uzskaitīsim, kāds ir kurināmais, kāda krāsnes tur stāv un kāds kurināmais tiek izmantots. Ko tas, Andri, mums dod, ka mēs zinām, cik un kādi kurināmo katli un tam līdzīgi ir? Ko tas mums iedod lielajā perspektīvā? Mēs varam kaut kā labāk novērtēt, salīdzināt, tur piesārņojums versus katlu skaits. Tas droši vien jebkura statistika un jebkuri dati dod pamatu kaut kādiem secinājumiem un tālākajām, tā teikt, politikām vai rīcības kaut kādiem modeļu izstrādē. Tā kā šī statistika, protams, ka mums būtu ļoti svarīga, lai mēs tad saprastu, kas tad kurā sektorā vai kas ir tas, kur visvairāk ir vajadzīgs varbūt kaut kāds pat atbalsts vai kaut kādi citi mehānismi. Tā kā, protams, ka statistika un dati būtu tas, kamā mums būtu jābalsta mūsu lēmumi un turpmākā tā ceļa karte jāveido. Šāds, Aleksandra, tev priekšā ir kāda statistikas dati tieši? Jā, man ir dati, bet tie ir vairāk aptauju modelēšanas dati. Tie nav tieši, mēs tiešām nezinām, cik mums ir tās krāsnes, bet mēs varam apmēram paskatīties, kāds kurināmais tiek lietots. Un tā informācija mums ir pieejama. 63 pāri ir malka, tālāk mums ir dabasgāze, un principā pārējais ir netik daudz. Koksnes briketes diezgan maz, koksnes atlikumi kaut kādi arī diezgan maz, granulas arī diezgan maz. Lielākoties tā ir malka un dabasgāze, un lai to uzzinātu, mums nav jāskaita katru krāsni, kas mums Latvijā ir.
Ar tādu statistikas novērtējumu mēs varam dabūt jau kaut cik precīzi to ieskatu. Jo man šeit, ka vienā brīdī aktualizējās tas jautājums, ko es kurinu tajā brīdī, kad sāk mainīties izmaksu cenas. Vai ne? Vienā brīdī varēja redzēt, ka daudz pārgāja uz granulu katliem. Granuls it kā bija tas lētais versus grāze, un tad vienā brīdī arī granuls uziet augšā. Tā cīņa par to, ko tu kurini beigās jau piezemējās tajās izmaksās, vai ne? Kā valstī mēs kopumā skatāmies uz gaisa piesārņojumu? Andri, saprotu, ka ir gaisa plāns, tā vienkārši runājot, kurā lielos vilcienos tiek šīs lietas regulētas. Ko tas nosaka un ko tas regulē? Gaisa plāns, tas ir tāds plašs dokuments, kas iezīmē faktiski to, ko es jau sākotnēji minēju. Visas šīs nozares vai visas tos zarus, vai kā vienalga kā to nosaukt, kur veidojās šis piesārņojums. Tas ir, kā lai teikt, gan kurināmais, gan rūpniecība, gan transports, gan lauksaimniecība un vēl daudzi aspekti, kur gaisa piesārņojums, kur procesu rezultātā veidojas kaut kāds gaisa piesārņojums. Un, attiecīgi, šis gaisa plāns paredz tad diezgan detalizēti katrā no šiem aspektiem kaut kādas rīcības, kas būtu jāveic, lai šo piesārņojumu mazinātu. Un tad, teiksim, tas plāns ir tāds, lai saka, valstisks plāns, bet ņemot vērā Rīgas lielo ietekmi, tad arī Rīga ir faktiski sava liela sadaļa šajā plānā. Un viens ir tas, ka mēs identificējam šos te piesārņotājus, mēs arī identificējam šajā plānā kā atbildīgos, gan politiskā līmenī, gan arī tīri praktiskā līmenī noejot pat līdz vides dienests, vai tās ir pat pašvaldības, vai tas ir Latvijas dzelzceļš, vai tas ir arī ceļu satiksmes drošības direkcija, kurai ir jānodrošina autotransportu, tā teikt, šo te piesārņojumu pārbaudi. Tā kā liels plānošanas dokuments, kas no augšas līdz apakšai paredz gan atbildīgos, gan tās rīcības, kas ir jāveic. Attiecīgi, teiksim, pašvaldību līmenī arī ir paredzēts, ka pašvaldībām ir jāizstrādā tas jau, ko minēja šie te pašvaldību plāni, kā tad viņas mazina šo te piesārņojumu un ietekmi uz vidi. Un plāns ir izstrādāts 20. un 30. gadam, un šogad būs tas, vai pasaka, nākošais gads sanāk, būs tas pirmais atskaites punkts, kad mēs analizēsim tas, kas ir sasniegts, jo tika fiksēts kaut kāds stāvoklis, kāds bija tādā 20. gadā. Mums ir nosprausti kaut kādi šie mērķi, uz kuriem mēs ejam, kas arī būs visdrīzāk jāpārskata, ņemot vērā to, ka arī Pasaules veselības organizācijai, tā teikt, ir mainās izpratne par to, kāds ir tas nosacīti veselīgais līmenis un uz ko mums jāiet. Tas nozīmē, ka drīzāk mums būs jāpārskata šīs te mūsu mērķi, bet arī mēs tad konstatēsim, kur mēs šobrīd esam, un no tā tad arī varēs veidot šo nākamos, teiksim, soļus un politiku, kas mums ir jāiet uz priekšu. Kas ir tas šīs diskusijas kontekstā, uz ko mēs gribam mēt, jo skatos, ka mums diskusija ir iegājusi otrajā fāzē, ja ir kādi jautājumi, droši sūtiet iekšā, labprāt atbildēsim uz tiem, bet skatoties tā teikt no tā plašā atkal uz šauro, kas ir tas, uz ko mēs gribam aicināt iedzīvotājus, ņemot vērā visu to, ko mēs jau esam izrunājuši? Es teiktu, pirmais noteikti ir vienkārši apzināties to, ka šī ir problēma. Un ka tā nav tāda iedomāta problēma, jo tāpēc, ka tur tās daļiņas ir neredzamas, un mēs tā kā to, jo mums bieži vien tā tīri cilvēciski ir, kā lai saka, tieksme, to, ko mēs neredzam, to mēs tā kā nezinām, un tam mēs nepievēršam uzmanību. Es teiktu, ka te ir ļoti svarīgi tieši veidot šo te apziņu, ka tā ir problēma, lai cilvēkiem sāk veidoties kaut kādas domāšanas un arī varbūt ir praktiskais paradums, ko tad es tieši varu darīt. Tas ir viens. Otrs ir iedot varbūt arī šos te mazos norādes par to, ko tad precīzi mēs varam darīt. Jo, kā jau te mēs runājām, viens ir tā pati temperatūra vai pareiza malka, tikpat labi arī, ja mēs maksimāli
siltinam savas ēkas, arī mums būs vajadzīgs mazāks patēriņš, attiecīgi tas arī būs ietekme uz piesārņojumu. Ja? Tā kā ir daudz šo te blakus visādu efektu vai blakus rīcību, kuras varbūt neprasa tiešām lielus ieguldījumus, bet dod lielāku ieguldījumu, teiksim, šī vidas aspektos. Ja pieņemsim, mēs esam bišķi, kā lai saka, izlaidušies, vai, varbūt ne visi, protams, bet liela daļa sabiedrības ziemā grib staigāt mājās visos krekliņos un uzturēt 25 grādu temperatūru. Ir jautājums, vai tas tiešām ir adekvāti. Varbūt var bišķiņ nolaist to temperatūru zemāk, un tas varbūt dos ietekmi gan uz mājsaimniecības, tā teikt, šiem te finanšu radītājiem, gan tas dos ietekmi uz gaisa piesārņojumu un uz citām lietām. Tā kā šīs diskusijas cikla pamatā, man liekas, būtu radīt to izpratni un iedot tos mazos solīšus vai parādīt, ko tad mēs katrs varam darīt, piedomāt ikdienā, lai tā situācija mainītos. Tā teikt, to džemprīt nekur tālu nenolikt. Sakot, līdz dabai, ja dzīvnieku uzlaudē ziemas kārtu, arī mums to kārtu ir jāvelk. Es ceru, ka, klausoties tajā, ko Andris teica, uz ko mēs ejam, apzināšanos, es arī šīs diskusijas kontekstā ceru, ka mēs esam ievilkuši šobrīd to ķeksi valdi par to darīšanu. Uz ko vēl mums vajadzētu iet un aicināt šobrīd? Rīgā mēs šo jautājumu esam padarījuši vēl sarežģītāku, jo Rīga ir sevi vēlas 30. gadā sasniegt klimata neutralitāti. Un tas ir tas otrais aspekts, kas nāk, tikai otrais aspekts, kas nāk klāt pie šīm apkuras sistēmām. Šo apkuras sistēmu modernizēšanas un nomaiņas varbūt. No vienas puses malka ir klimata neitrāls produkts, tā teikt, kurināmais, un gāze atkal ir tīrs no šo mazo daļiņu viedokļa, bet atkal netīrs pret klimatu. Un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka pāriet uz gāzi un viss būs atrisināts. Ir jāmeklē vēl inteliģentāk risinājumi. Un kolēģis jau minēja, ka ēku siltināšana ir viens no aspektiem, un tur es pilnībā piekrītu, ka jebkuri energoefektivitātes pasākumi mājokļos sniedz tūlītēju siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, un tas ir visdrīzākais tā pirmā lieta, ko vajadzētu darīt, un pēc tam jāskatās uz šo apkurs risinājumu maiņu, modernizāciju, nezinu. Jo tas, ko arī minēja, bieži vien ir šis konflikts starp klimata mērķiem un starp vidas mērķiem. Tad šis siltināšanas, kā lai saka, darbība, tas nāk par labu visiem mērķiem. Tā kā tas ir tāds, Edgard, smaidiet šobrīd. Pieminēt, ka, es gribu piebilst, ka šeit runa ir arī par naudu. Protams. Un tas mums te pieliek daudz ko pagriež savādāk visas tās lietas. Uz ko Edgard? Jā, es gribētu piebilst arī par naudu. Viss tas ir ļoti labi, bet ir jāsaprot, kāda demografiskā grupa lielākoties dzīvo centrā, mājās, kuras tiek kurinātas tikai ar privāto apkuri. Kāds ir mūsu profils tam cilvēkam, ko mēs gribam Tie uzzināt? nebūs tie cilvēki, kuri varēs sev atļauties veikt kaut kādus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus savā mājā. Tie nebūs tie cilvēki, kuri meklēs malku, kura ir nosusināta vismaz 2 gadus. Viņa meklēs malku, kura ir vislētākā. Praktiski to, ko tiešām var ieteikt darīt, ir uzturēt esošās apkuras sistēmas normālā stāvoklī. Tīrīt skursteņus, saukt krāsnieku, reizi gadā, reizi 2 gados, incentivēt to, kaut kā palīdzēt cilvēkiem to darīt efektīvāk. Jo tas nevienmēr visi šie ieteikumi ir realistiski izpildami tiem cilvēkiem, kuriem lielākoties šīs apkuras sistēmas stāv.
Es priecājos, ka mēs nonācām līdz šim jautājumam, jo skaidrs, ka, protams, ir tas, uz ko mēs gribam iet, un tad mēs saskaramies ar to realitāti. Es pats esmu pabeidzis maģistrā komunikācijas vadība arī lieta, ko es apgūnu. Es interesi pēc atvēru vaļā savus vecos studiju pierakstus un izrakstīju priekšā sev tos pamat lietas, kas ir vajadzīgas, lai mainītu uzvedību. Un tur, protams, viens no punktiem ir burkānu princips. Mēs pirms diskusijas spriedām, ka burkāni dažkārt nepietiek, vajag arī to pātadziņu, bet pieskaramies tam burkānu pātagas principam. Kā motivēt, varbūt no valsts puses sākumā? Es varbūt par to naudu vēlreiz gribēju papildināt, iemest kaut kad. Ja nemaldos, pagājušā nedēļa redzēju mēdījos virsrakstu, mēs 22. gadā esam pārmaksājuši 2 miljārdus par energoresursiem. Papildus tam mēs runājām par to, ka šīs vielas, ko šīs krāsnes izmet laukā, ir veselībai bīstamas, un viņas rada pietiekoši daudz nāves gadījumus un slimības un tam līdzīgi, kas arī ir monetizējams naudā, jo mums samazinās tas cilvēku skaits, strādājošo un tam līdzīgi. Un mēs arī zinām, ka mums jau klimata problēmas rada naudiskus. Katru gadu mēs kādam maksājam vai zemniekam par pārplūdušajiem laukiem, vai tagad viņi Jēkabpilī par aplūdušo pilsētu. Mēs katru gadu maksājam par klimata sekām patiesībā. Un tāpēc, manuprāt, ir jāņem vērā šie visi apstākļi, domājot un runājot par to naudu, tas pasakot, ka mums nav tās naudas, nav īsti patiesība. Tāpēc, ka mēs nemitīgi par šo maksājam. Andri, es pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti tāds komplekss jautājums, bet, kā lai saka, šis vides aspekts un šīs piesārņojuma mazināšana, viņi droši vien, un tie veidi, kas ir jādara vai kās rīcības, viņas droši vien ir jādala, ko mēs varam izdarīt paši bez resursiem, tad kur ir vajadzīgi šie papildus resursi, un tad jādomā, kur viņus ņemt, un tad ir tas, ko viens jau šobrīd ir kaut kādas programmas, kas vides investīcija fonds finansē pieslēgšanos centrālajā apkurē, kur tas ir iespējams. Šobrīd nevaru tā teikt nosaukt vēl konkrētus varbūt ciparus un termiņus, bet ir paredzēti arī atbalsta mehānismi tuvākajā laikā tieši apkuras sistēmu maiņām. Tā kā par to kaut kādā līmenī, par to, kad vai apjomā ir jau tiek domāts un plānots par šo kaut kādu finansējumu nodrošināšanu šādiem te projektiem, bet es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāskatās tā globāli un ilgtermiņā, kur mēs, jo viss šis rada izmaksas gan tā teikt, kā uz nosacīti cilvēku resursiem, kas zaudē savu iespēju kaut ko darboties, tās ir medicīnas izmaksas un tās ir vēl daudz citas izmaksas, kas attiecīgi rodās dēļ šīs te problēmas. Tā kā te ir vajadzīgs tāds komplekss skats un risinājums, ko kaut kādā mērā šis te gaisa plāns, kas ir, viņš nosedz, bet, protams, ka tas ir tāds gaisa plāns varbūt kā lai saka, tur nav vērtēts varbūt šie te ekonomiskie aspekti un nekad netiek domāts tādā tik ilgtermiņā, ja, tā kā, kur tos resursus pasmelties. Tā kā tas droši vien ir tāds arī politikas veidotājiem un domājot par tiem finansējumu, kur atrast šo te finansējumu, skatīties tā tālākā perspektīvā. Ir vēl viens būtisks aspekts, ko noteikti jāņem vērā, ir kolēģi jau minēja, teiksim, ka tā mūsu ieraduma maiņa ir ļoti būtiska. Un to ir ļoti grūti izdarīt, teiksim, jau vecākas paudzes vai esošā paudzē. Bet es gribu vērst uzmanību uz to, kas varbūt neprasa tik ļoti lielas investīcijas. Ir jārunā par izglītību un jaunās paudzes audzināšanu. Un tas ir absolūti nepieciešams, lai mēs šajā ilgtermiņā kaut ko varētu mainīt. Jo pamatā jau viss noteiks tas cilvēks un patērētājs. Un ja mēs jau tagad redzam, ka, teiksim, bērnu dārzā bērni atnāk mājās un vecākiem māca, kā šķirot atkritumus, teiksim, jā. Pēc līdzīga principa mums jāpanāk, lai tā jaunā paudze domātu savādāk, lai viņa tās plastikātas
asfaltāta pudeles nemēģinātu sadedzināt, lai viņiem pat prātā tas neienāktu, ka to vispār var darīt. Un tas ir ļoti būtisks aspekts, pie kā mums arī jāskatās, ja mēs runājam par 30. 50. gadu nākotni. Precīzi, pilnīgi piekrītu, ka šis ir tas sabiedrības domāšanas maiņa. Ja mēs pamazām pārējām uz to, ka šī atkrituma šķirošana mums kļūst par vērtību, un vēl kaut kādas daudzas lietas, ko mēs agrāk varbūt darījām, kas mums likās pašsaprotami, tagad mēs to nedaram, tāpēc, ka saprotam, ka tas ietekmē vidi vai ietekmē mūsu veselību. Tad šis ir, es teiktu, nākamais varbūt solis vai nākamā tēma, kurā mums būtu kopīgi jāmaina šī attieksme un izpratne, un droši vien, ka tieši jaunieši un bērni un jaunākās paaudzes ir tās, caur kurām tas arī būtu jāveido. Tā kā tas arī stāsts droši vien par izglītības sistēmas vai šī jautājuma integrēšanu izglītības sistēmā un šī jautājuma pacelšana tādā vērtības līmenī, ja, ka neviens par to nediskutē. Kad visiem tas ir pašsaprotami, ka mums vienkārši tas ir jādara. Šobrīd mēs tā kā diskutējam un mēģinām kādam pierādīt, ka tas ir tā kā labi vai ka tas ir jādara. Mums jātiek arī nākamajā līmenī, kad visi, ne tikai tie, kas šobrīd šeit sēž un varbūt ieinteresēti skatās un klausās un vēl klausīsies ierakstā, bet arī tie, kas ir varbūt dedzina šo te veco ķeblīti vai kaut kādu žurnālu, viņš vienkārši saprot, ka viņam nav jautājumu. Vienkārši to mēs nedaram, tāpēc, ka tas ietekmēs mani, manus bērnus, tas ietekmēs apkārtējos, un par to vienkārši vairs nav diskusijas. Es domāju, ka tas ir tas, kas būtu jāpanāk kaut kādā pārdzamā laikā. Es pie tiem bērniem jau smaidīju, nevis tāpēc, ka es nepiekrītu, es pilnībā piekrītu, bet tāpēc, ka šādās līdzīgās dažādās diskusijās daudz pavadu, un bieži vien mēs nonākam pie tā viens no ieteikumiem, un tad jāstrādā uz jauno paudzi, jāstrādā uz skolādiem, jau uz bērndārzu un tā tālāk. Šeit Izglītības zinātnes ministrija tikai kārtējo reizi ievelk dziļu elpu, kad kāds viņiem saka, jums vēl kaut kas bērniem ir jāiemāc. Bet es, protams, piekrītu. Tad kaut kā gudrā veidā ar to informatīvo pieeja, informatīvajām kampaņām ir jādara. Es skatos tajā savā čeklistē, uzvedības maiņas čeklistē, kas vēl ir kaut kādas pārmaiņu barjeras. Ir vēl kādi sistemātiski trūkumi, kas ir jāizskauž, lai panāktu tās vēlamās pārmaiņas, kas vēl jau Aleksandri ieskicēja. Tas finansiālais aspekts tā man šeit tāda viena liela barjera, jo kamēr tev maciņā ir tik, cik ir, tu domā par to, kā piesildīt mājokli, nevis kā labāk vidē palīdzēt. Saprotu, ka kaut kāda finansiāla aspekta nākotnē varētu būt kādi burkāni, bet varbūt, ka ir vēl kādas barjeras, kuras mēs vēl neesam identificējuši vai pamanījuši. Kas vēl attur cilvēkus no tā, lai pārietu? Kaut kāds grūdienis, kaut kāds aicinājums no pašvaldības. Mēs runājām par to ēku siltināšanu, ka dod daudz, bet beigās, ja nepasaka, ka jādara, tad bieži vien arī nedara. Manuprāt, nedaudz pietrūkst arī kontrolas no valsts puses par to pašu, ko tu kurini. Jo tas pietiekoši viegli redzams ir tie paši kaut kādi melni dūmi vai smakas. To jebkurā brīdī redz, kas tur nāk laukā no tā skursteņa. Un ja pāris reizes kaut vai medijos parādītos publiska ziņa par to, ka policists ir aizgājis un kādam aizrādījis, ka kaut kas tāds notiekās, nevis, kad notiekās reakcija tikai pēc kaut kāda kaimiņu sūdzības, kad šādas lietas notiek. Es domāju, ka tas mums arī pietrūkst, un tas, ka arī pie mums valstī nav to ziņu par tām krāsnīm vispār, kurā vietā kādas krāsnes tiek izmantotas, manuprāt, tas arī norāda uz to, ka mēs nekontrolējam īsto situāciju. To vispār tā var nokontrolēt. Laikam jau negribās ieviest to sūdzēšanas sistēmu, ja, kad reiz kā kaimiņam melna dūma, tā zvanam un sūdzamies. Es domāju, daudz efektīvāk būtu izstrādāt prasības kurināmajam augstākas, lai depo veikalā pērkot sev to malkas maisu, tu zinātu, kas tajā malkas maisā ir, jo tur nav norādīts, ne cik ilgi viņš bija nosusināts tas mais. Bieži vien pat tu nevari noteikt, kas tā ir par koksni. Tad solis jau iepriekš, tajā brīdī, kad tu dodies iegādāties. Pirms kurināmais nonāk mājās, vienalga kāda tur ir apkuras sistēma, lai vismaz kurināmais būtu augstas kvalitātes. Tā.
Tas ir reāli izdarāms? Es teiktu, ka depo veikalā pērkot granulas, tur ir rakstīts gan mitrums, gan principā sastāvs un arī standarti, pamatā tie vācu standarti, jā. Ir otrs jautājums. Neviens nepārbauda, vai tas atbilst tam, kas tur rakstīts ir. Pilnīgi neviens. Tad visa tā ķēdīte jāskatās pēc kārtas, teiksim, jo daudz, ko mēs pērkam tagad, kas ir rakstīts, tam īsti nevar ticēt, kas produktā patiesībā iekšā ir. Un es nezinu, vai pareizi būtu tagad radīt kaut kādas atkal represīvas, administratīvas, jaunas birokrātiskas sistēmas, kontroles iestādes. Protams, ja būtu tāda ātra, vienkārša atbilde, ko mēs šeit varētu izlemt un pateikt mūsu politiķiem, redz, kur ir zelta vidusceļš. Bet man arī nav konkrētas atbildes, kā to panākt, bet viens, kā te kolēģi minēja, teiksim, jā, es piekrītu, ka tas kurināmā kvalitāte pie mums īsti netiek konkurēta, un tas izšķirošais, kas izšķir kādu kurināmo lietot, pamatā ir tikai tas pats patērētājs. Ja viņam liekas, ka šis kurināmais, ko es nopirku, tur ir pēc kaut kādiem tur subjektīviem paši ieskatiem pietiekami labs, tad es to lietoju. Bet tas nav balstīts uz objektīviem, teiksim, kaut kādiem rādītājiem. Un tad tas ir laikam tas pēdējais punkts manā sarakstā par uzvedības maiņu, lai izmainītu sabiedrības kaut kādu rīcību, ir jāpanāk, ka tā jau ir kā tāda sociālā norma, kā jau mēs minējām, ka vairs neiedomājās, ka var dedzināt to pudeli, var dedzināt to ķeblīti. Kā līdz tam nonākt? Tā ir jau jūsu kompetence bija, jo jūsu maģistra grāds ir. Es domāju, kā mēs esam uz tā ceļa, veidojot šo vai runājot par to, un tas jau katram varbūt kaut kur manā garā aizķerās caur tiem pašiem jauniešiem kaut ko. Tas nebūs vienas dienas risinājums, tas ir skaidrs, tas ir ilgstošs ceļš vai ilgstošs laiks, kurā līdz tam nonāk, bet te ir svarīgi apzināties, mēs it kā skaitām to šodienas naudu, tā teikt. Vai šodien es varu nopirkt, vai es tagad šodien nopirkšu lētāk kaut ko varbūt. Bet, ja mēs apzināmies, ka tā ir mana veselība, tas ir mana dzīves kvalitāte. Labi, šobrīd man ir kaut kāds tur vecums, kurā es varbūt spēju ātri reģenerēties pēc sagurušām kaut kādām aktivitātēm, un organisms vēl ir jauns, bet būs kaut kāds brīdis, kad tas, kas būs nostājies pa tiem gadiem, man tur plaušās un asinsvados un citur, tas ļoti būtiski ietekmēs manu dzīves kvalitāti. Cik tad es, tā teikt, būšu vitāls, cik tad tas maksās man medikamentos un vispārībā kāda būs mana dzīves kvalitāte. Tad, ja tas iekšēji sāk veidoties kā tāda, manis paša vērtība, nevis tāpēc, ka man kāds iemācīja vai izstāstīja, bet es pats apzinos, ka tas ir priekš manis vajadzīgs, tad vienā brīdī es vairs nelikšu iekšā, tā teikt, šo krāsaino papīru malkas krāsnī vai nededzināšu malku, kura ir tikko no meža atvesti mājās, kad tu ieliec viņu krāsnī. Es arī atceros bērnībā. Krāsnī ieliec tur pilnīgi, čurksteli viņam, tā teikt, tur spiežās ārā šis te mitrums. Un, protams, ka laukos, kā jau minēju, neviens tam īsti tādā laikā nepievērs uzmanību. Bet tāpat, protams, visi apzinājās, ka jo sausāka malka, jo lielāks karstums, jo ātrāk tur viss uzkursies un notiksies. Tā kā, tas ir tāds, katram caur sevi uz šīm lietām ir jāpaskatās un nevis jādomā varbūt īstermiņā šodien, bet ir jāpadomā bišķi uz priekšu. Es skatos, ka mums laikam ir ienācis vēl kāds skatītāja jautājums. Pavisam vienkārši, kā pareizi un taupīgi kurināt? Ja vajag, ja jākurina. Kā to darīt taupīgi un pareizi? Es domāju, tas ir labs arī diskusijas noslēguma jautājums, aicinot jau uz tādu tūlītāju konkrētu darbību, ko es varu izdarīt jau šodien. Droši vien te kungi, varbūt kā eksperti vēl labāk varēs pateikt, bet ja tā ir krāsnes, tad mēs regulāri tīram ārā pelnus, lai būtu vilkme. Mēs atbilstoši vajadzībai vai reiz gadā vismaz pārskatām šos te skursteņu tīrību. Mēs lietojam atbilstošu mitrumu malku. Tie, man liekas, ir tie pamatprincipi. Es nezinu, kolēģi, varbūt jums ir.
Vēl kāds ieteikums? Vispareizāk un visefektīvāk būtu izmantot pareizu kurināmo, pareizā un labi uzturētā iekārtā, kas nav pa lielu priekš konkrētās, teiksim, apkuras laukuma vai tam visam kompleksi jābūt pareizi izveidotam un pareizi eksploatētam. Tad tas būs maksimāli efektīvi un maksimāli lēti arī no ekonomiskā viedokļa. Valdī jāmaina šobrīd tā kurināmā iekārta. Uz kādu izvēli šobrīd vajadzētu izdarīt? Jo gan jau, ka ir cilvēkiem ar laiku jānomaina, kaut kas noveco, kaut kas aizsērē. Ja tagad ir jāizvēlās, kas ir tāds optimāls risinājums? Ja mēs skatāmies uz to klimata neutralitātes jautājumu, mēs šobrīd nedrīkstam likt nekādas apkurs iekārtas, kuras ietekmēs klimatu nākošos 10, 20 vai 30 gadus, tāpēc, ka tik ilgi kalpo mums apkurs iekārtas. Mums ir jādomā par to, lai šī apkuras mūsu iekārta būtu klimatam draudzīga un arī tad tie pārējie jautājumi par vidas jautājumiem nokārtosies. Ja tā pavisam konkrēti, tad patiesībā šobrīd nekāda ceļa, izņemot siltumsūkni ar saules paneļiem, nevar neko labāko vairs iedomāties. Labs risinājums. Aleksandra, vēl ko piebilst pie risinājumiem? Kas varbūt ir tas, ja mēs šo visu izdarīsim, Aleksandra? Kas būs tas, kas mainīsies beigās datos? Kas būs tā saulainā nākotne, uz kuru mēs tiecamies? Protams, gaisa kvalitāte kļūst labāka, ja mēs to visu darām, bet vienalga kaut kādas piesārņojuma epizodes viņas būs, jo mēs nevaram kontrolēt meteoroloģisko situāciju, un ir vienkārši dienas, vairākas, kad jebkāds piesārņojums, viņš vienkārši ir iesprūdis elpošanas zonā, un viņš ir, un neko tur nevar izdarīt. Ja mēs visas tagad sistēmas nomainīsim uz jaunām, vienalga mums būs autotransporta izmeši, vienalga mums būs rūpniecības kaut kāda izmeši, vienalga mums būs kaut kas no teciem un vēl kaut kā. Tāpēc tas, protams, tieši konkrētajā vietā situāciju uzlabos, bet kopumā, ja mēs ņemsim visu piesārņojumu līmeni, PM2,5 piesārņojums, tā ir tikai viņa daļa. Tas nav viss piesārņojums. Man patīk šādas diskusijas noslēgums, jo mēs nepaceļamies pārāk augstu mākoņos, mēs apzināmies, ka šādas diskusijas ir vajadzīgas vēl un vēl. Līdz ar to es gribu arī painformēt skatītājus, ka šī noteikti nav pēdējā diskusija šajā ciklā, jo ir vēl paredzēts vairākas diskusijas, un man jau priekšā ir nākamo diskusiju tēmas. Viena no tām būs par videi un cilvēku veselībai draudzīgu apkuri. Izklausās, ka te varētu būt arī lielāks uzsvers uz veselību. Tā, starp citu, notiks izstādē Māja 2023. Tā kā ja apmeklēsiet to, vai arī sekojot mūsu Facebook lapai, redzēsiet arī šādu diskusiju. Gaidām sarunu arī sīkāk par apkuras iekārtām un kurināmo. Tur jau laikam sīkāk runāsim par to, jau kādas tās krāsniņas un kādas sistēmas labāk ierīkot. Un gaidām arī vēl sarunu par atbalstu apkuras iekārtu maiņai. Tas sarakstā man ir pēdējais. Attiecīgi saprotu, ka uz šo vēl lēnā garā iet, vēl jāsaprot noteikumu, un tad jau varēs diskutēt un runāt sīkāk arī par to. Bet es ceru, ka mēs esam ielikuši tādu labu pamatu tai turpmākai sarunai. Tas vidas aspekts patiešām ir būtisks. Tas nav vienīgais no tiem. Noteikti ir vairāki aspekti, par kuriem diskutēt, bet šis noteikti būs labs pamats turpmākajām diskusijām. Par to mēs varam šodien teikt lielu paldies Valdim Ratnikam no Rīgas enerģētikas aģentūras. Varam teikt paldies Edgaram Vigantam no Rīgas Tehniskās universitātes, Aleksandrai Kanišķevai no Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un Andrim Ķeņiņam no Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas. Liels paldies sarunas dalībnieki par iesaistu šodien, par jūsu pienesumu šai kopējai sarunai. Es ceru, ka tā nesīs tikai un vienīgi labumu, un mēs ar jums tiksimies nākamajās diskusijās. Sekojiet šai Facebook lapai, sekojiet sīkākai informācijai un padomiem, un tad jau tiksimies citā vietā un citā laikā. Visu labu! Paldies! Paldies! Visu labu!